Sociālajie mēdī ir pārņēmuši mūsu ikdienu, un tas ir jāmaina. Cik bieži nav gadījies rokā paņemot telefonu, pazust satura plūsmā uz vairākām stundām? Jauniešu vidū pieaug trauksme, sociālā izolācija un mazkustīgums. Ja neesam draugu lokā, kurā uzmanība ir vērsta sportam, arī mums nav motivācijas sportot. Jaunā vidē, rajonā, pilsētā, valstī, dažādos apstākļos, mācībās, ceļojumā, Erasmus programmā ir grūti uzturēt aktīvu dzīvesveidu, ja tu nezini, kur to darīt. Mēs esam komanda Atceries, un mēs apzināmies šīs problēmas jauniešu vidū. Tāpēc mēs izveidojām GameGrid aplikāciju, kas savieno sportu ar socializēšanos. Tagad bezjēdzīgu un vientuļu laiku pavadīšanu sociālos tīklos iztraucē paziņojums no draugiem un paziņām, kas dodas sportot un aicina tevi pievienoties, jo viena vieta uz brieža vēl brīva. Uzzini par sporta iespējām savā reģionā, atzīmē savu aktivitāti, redzi, kā citi aktīvi pavada savu brīvo laiku. Iedvesmojies! Un kā mēs to spēsim paveikt? Ar Horizon Europe finansiālo atbalstu mēs spēsim uzsākt darbību. Ar Startup Europe partnership programmas palīdzību mēs veidosim sakarus ar sporta un veselības jomas uzņēmumiem, investoriem. Tā iegūsim sponsorus. Vērts pieminēt, lietotājs sasniedzot mērķi, iegūst dāvanu no mūsu atbalstītājiem. Kāds labums uzņēmumam? Reklāma, atpazīstamība un klients. Šīs lietotnes ilgspējīgai attīstībai liela loma ir tās lietotājiem, jo tieši viņi būs tie, kas palīdzēs mums ātrāk uzzināt par jaunām vietām dažādās pilsētās. Dažreiz viss, kas cilvēkam vajadzīgs, ir viens uzaicinājums iziet ārā.